Tik daudz ļaužu sporta tērpos Pokaiņu mežs sen nav redzējis. Visas malas pilnas ar automašīnām. Uz starta līniju plūst lielu un mazu sportotāju straume. Te ir gan rūdīti sportisti no Latvijas orientēšanās federācijas, gan tautas klubu pārstāvji. Vai jūs arī piedalīsieties orientēšanās sacensībās? Šodien tāds plēsības. Mēs jau baigi nopietni nesportojam, bet, mežā mums patīk. Mēs tā nodarbojamies aktīvi ar to un veselīgs dzīvesveids nekad nav par slikti. Ar orientēšanās sportu Alīda nodarbojas kopš 17 gadu vecuma. Savulaik bija PSRS izlasē un pasaules čempionātā ieguva 3. vietu. Ja cilvēkam tas iepatīkas un no meža nebaidās un iet tā lieta no rokas, tad jau tas tā arī ir. Tas jau nozīmē, ka visu mūžu līdz mūža beigām ar to nodarbosimies. Tā tas arī ir. Aiziet, 5 minūtes. Kurzemes pavasaris notiek jau 10. reizi un sasniedzis rekordu dalībnieku skaita ziņā. Šodien reģistrējušies ap 800 šī sporta veida cienītāji, jaunākajiem 8 gadi, bet senioriem pāri 75. Lai kompas visiem rāda pareizi, tā pirms starta dalībniekiem vēlēja sacensību rīkotāji un nevelti. Mums vajag 145. Es nezinu. It kā kāds viņai jāsāk, kas ir. Tas ir tas celiņš, nē. Tas bija tas celiņš, celiņa beigas. Es brilles atstāju mājās. Pokaiņu mežs ir leģendām un nostāstiem apvīts dabas stūris. Daudz mistisku akmeņu krāvumu, purvi un veci koki. Orientēšanās sports arī ir tāds mazliet mistisks varbūt, bet vieta ir interesanta priekš orientēšanās sporta, jo šeit nav notikušas sacensības kopš 1975. gada, un tādēļ šis būs pilnīgi jauns, neatklāts un no turistu taku puses neatpazīts rajons. Tieši orientieris to iepazīst varbūt no citas puses šos te Pokaiņu mežu mistisko. Teica, ka vienā vietā ka kompas varētu nestrādāt. Man liekas, ka mums tā vieta nebūs tieši. Ka tev nenomaldīsies? Jā. Ir bail no vadātāja. Viņš jau tāpat parastā mažā kādreiz piemetās. Un kur tu nu vēl šeit? Ir bail, kā tad? Kā tad jūs skriesiet, kompas jau saka, ka nestrādāšot arī? Nezinu, pēc zvaigznēm saules. Kāds ir kaut kas vēl uzzīmēts, karti paskatīsimies, iedod jau, jā. Vēl tur tādus apzīmējumu, tur piezīmēti klāt. Gan jau viss kā, gan bariņš, gan vēl kāds klaiņos. Kurzemes pavasaris ir starptautiski atzītas orientēšanās sacensības, un šis ir pasaules ranga ieskaites mačs. Tāpēc Pokaiņu mežā savu meistarību rāda arī spēcīgākie sportisti no Baltijas valstīm, Somijas, Zviedrijas, Krievijas. Judīta Čunka, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.